Sastādīju kāpostus, kartons, virsū salmi. Droši vien, ka ravēt viņus nevajadzēs. Tur tālumā zeme ir tāda irdena ar tegara malu, tā teikt, pļavā sastādīts. Nu, redzēs, kas te būs. Ķīmiju es nelietoju. Varbūt palaistīšu kaut kādu nātru vircu. Vēl kaut ko dabīgu, mulču kaut kādu. Skatīsimies, kas te būs. Kā pasakā skaisti. Raps izziet. Te ārā sastādīju tomātus. Tie zemā šķirne. Tie maisi no granulām. Aptures granulām. Tas ir baklazāns. Tomāti sauguši. Daži jau ziet. Šodien ir 22. maijs. Vajadzētu jau stādīt arbūzus. Viens otrs jau lieli sauguši. Melones. Bet sola salnas vēl nākošu nedēļu. Vienīgi vajadzēs sagatavot vietu. Un pēc kādas nedēļas stādīsim. 23. maijs. Sagatavoju vietu arbūziem. Apakšā salmi un sapļauta zāle. Un uzklāju caurspīdīgu plēvi. Kaut kā tā. Nu, pēc kādas nedēļas būs jāstāda. Paliks siltāks. Esmu mēģinājis bez plēves. Nekas te prātīgs neizaug. Mums te vējaina vieta. Skatīsimies, kā būs šogad. Jā, vējš ir šodien mans ienaidnieks. Pa plēvi purina. Tā klāšu tālāk. Tā ir pagājušā gada plēve. Var izmantot ar cauruliem. Te iegādājos jaunu. Un gar malu arī droši jāsklāj plēve, kur salmi salikti. Arī būs vieta arbūziem un meloniem. Siltumnīcā iestādīju Karolina Kros arbūzu, kas no Spānijas. Kaut kādi mazi stādiņi būs augsies. Salīdzinoši mūsu šķirnes daudz lielāki. Kā ir dienvidaugs. Nu ko, tā diena ir klāta. Stādīsim šodien arbūzus. Nedēļa ir paaugušies, tomāti paaugušies. Tā vienu arbūziņu iestādīju. Tā es darīšu tā. Tev izgriezsi. Izgriezīsim cauri plēvē. Ieliku maliņas
uz iekšpusi. Salmus paņemu malā. Izrūku tādu bedrīti. Un paņemsim arbūziņu. Tā tas ir numur 10. Un uzreiz te pierakstīšu. Ar tām birkām gan nav īsti pareizi. Ļoti daudzas ir samirkušas un nevar saprast, kāda šķirda. Tā visu maisiņu lieku bedrē. Pieberu. Un paņemšu melnzemi. Zeme ir mitra. Vajadzētu jaukt. Beigās pēc tam salaistīšu. Bet arbūzu nedrīkst laistīt te pie kātiņa. Viņš var nopūt. Parasti laistu te blakus kaut kur. Tik nezinu, kāda ir atšķirība. Ja līst lietus, tad viņš it kā nenopūst. Ja laisti pats, tad viņš grib nopūt. Nu, bez zeme mitra tīpaši nekas nebūs jālaist. Nu, jau 4 iestādīti. Parādīšu vēl. Tā. Izgriežam caurumiņu. Nu, var mazāku. Tur pa lieliem nedaudz bija tie caurumi. Paņemam no salmiņu. Pazuda lāpstiņa. Redz, ka mana lāpstiņa te ir palikusi. Tā, izrauka bedrīti tā gar malu. Un numur 8. Ar visu maisiņu ielieku arbūziņu. Maisiņam būtu jāsadalās. Pieberu zemīti. Un te uzbērsim melnzemi virsū. Nu, vēlāk var pielabot nedaudz. Kaut kā. Tā, ķirši būs jāzāģē nost, neplaukst. Kaut kāda slimība no pagājušā gada, tā mitruma trakā. Izskatās čerešņa. Nu, varbūt atstāšu, man šķiet, ka pa galam viņa. Un kaut kādi 10 ķirši. Tie lielāki, tur bija mazāki. Un viss ir pa galam. Nu, nav sliktuma. Bez labuma. Būs kūpināšanai malka. Bet tas jāzāģē rudenī. Lai te netraucētu zālē un tā. Ķiploki lieli saauguši. Patīk viņiem te. Kā vienmēr te ķirbi sastādīti. Mēslu čupā. Rudenī nezinās, kur likt viņus. Nu, ko jāstāda vēl? 1, 2, 3, 4, 5. Te noliku maisiņus, iesēju garos gurķīšus.
Tāds ir darba plāns. Teiksim, numur 1. Charleston Grey, garenie arbūzi. Numur 9. Livijā. Numur 10. Rosario. Numur 5. Tas ir Beduīns. Numur 8. Tā ir Zlotovolts, poļu sēklis. Viņš aug iekšē sarkans, ārpusē dzeltens. Nu ko, darbosimies tālāk. Gurķišus sastādījām. Cerēsim, ka salna nebūs. Un te arbūzi. Tādā galā būs pēc tam jāstāda. Laiks ir apmācies. Vēss. Nu, ka stādīšanai ļoti labs laiks. Karstā laikā arī nav labi stādīt. Un te būs tāda schēma. Kādi numuri. Jāstāsta, varbūt kādai nav. Kaut kas nav sadītis arī. Izskatās tā. Te arbūziņi. Te melones. Atkal arbūzi. Te arbūzi, tur melones. Te vēl nav sastādīts. Atstāsim citai dienai. Apnika šodien jau. Ziedceriņi pasmuko. Gandrīz katrā video ir piedalījies Lordiņš, mūsu sunītis. Lūk, tāds izskatās viņš jaunībā. Bet vairāk tā nebūs. Ir skumja ziņa man. Lordiņa vairs nav. Ļoti žēl.